Tādi bija viņi, jā. Tādi bija bezbēdīgi. Es domāju, ka tas laikmets viņus tāds izaudzēja. Kā tā var būt cilvēks, kas tik bezbēdīgi iet un viņš iet nāvi? Viens ticēja dievam, cits savam zemespleķim un zirgam, trešs revolūcijas romantismam. Kopīgs visiem bija naids. 17. gada maijā apvienotā strelnieku padomē tika pieņemts lēmums nostāties boļševiku pusē. Tie laikam bija 700 verdzības gadi. Bezjēdzīgie upuri Tīrelī, pie Ķekavas un Nāves salā, kas palīdzēja strelniekiem izlemt, ir jāaizstāv revolūcija, jo bez tās viņam nebūs nedz savas zemes, nedz brīvības. Un viņi atstāja Rīgu, atstāja savu Latviju, lai atgrieztos. Leningrāda, latviešu bija tie noteici. Visi griez ceļu un Smolde jau tāda zāle mūs toliņ novietēja un apgaisme, kas mums būs jādara, būs Lēniņš jāsārga, jāapsārga Smolni un vispārīgi tā. Bet kāpēc latvieši tur paņēma? Es tā uzticam. Tā Lēniņšu gribēsi, lai latvieši sūt. Tie uzticam, jo. Tad tur tā stāvi, tad bija tie sarkanbardisti un tā, bet to šo neuztic. Un tā laika jau tā bija ar. Visādi jau bija tur. Bet latvieši, kā latvieši. Bet jūs Leņinu redzēja, jā? Paķis, kā tu neredzi. Tāpēc, kā vienēt duriem vienreiz es viņam aizlīku šauten taisn priek. Iznāca tā. Ja Leņin. Ja es viņu ievās klikšana zināju, bet viņš tā iznāca. Tur jau nebija jāstāv šauten pie sāna. Ātrāk bija stāvējuši un Lēniņš atcēla, ka nav jāstāv tā. Un es tā seitu arī, redz, man augstslāja bija. Grāmatu priekš, tur varēja laist. Tev viņš nāk augst, pa tiem parāda duriem. Un es te skaties uz to grāmatu un ceļies augšu, propus. Ja Leņin. Tas kažaks uz loši, viņš bija redzēs ātrāk. Es teicu, es atvainos. Viņš pa to koridoru staiga tā, vienu galu uz otru. Tā tad strelnieki ticēja Leņinam? Kā tad tu netici? Kas tad zemnieki devs, kalp devs, kā tu netici, ko? Ja tic. Jā. Tā labi es teicu. Pa Lēniņas ir gājuši un pa Lēniņas nomirts. Puikas bija viss sajūsmināti. Tik karosim un būs labi. Izkarosim brīvu un iesim mājās un dzīvosim, jo pie carismu bija apspiesti. Domāju, Leņins teica, ka tagad būs tautai labi, kad izcīnīsim revolūciju, tautai būs labi, brīva būs tauta un būs labāka dzīve būs.